Kas tu būtu domājis, ka cilvēks ir tik viegli sarīdīt vienu pret otru? Tikko parādījās ziņa, ka satiksmes noteikumos būs kaut kādas izmaiņas un velosipēdistiem nevajadzētu braukt pa trotuāru. Izrādās, dažs labs sāk grūst velosipēdu nost no trotuāra, velosipēdists sāk kauties ar gājējiem un sākās baigā jēzga. Tāpēc šodien noskaidrosim, kas tad īsti ir paredzēts izmaiņās satiksmes noteikumos un kur tad iet gājējiem un kur braukt velosipēdistam. Ar riteni drīkst braukt jebkur un jebkā. Tā vismaz var spriest pēc tā, ko redzam uz ielām. Taču kaut ko padzirdējuši par izmaiņām satiksmes noteikumos, gājēji esot sākuši grūstīt velosipēdistus nost no trotuāriem. Kā tad tā? Visu laiku negrūstījās, bet tagad uzreiz šitā. Laikam jau kaut kas bija galīgi piegriezies, ja jau atļauj šādi rīkoties. Velosipēdistiem ir visādas organizācijas un kritisko masu kustības, kas viņus aizstāv, pārstāv un lobē, bet nabaga gājējiem nekā tāda nav. Tā viņi padzirdējuši, ka likums beidzot viņus aizstāv, sākuši turēties pie savām tiesībām, mierīgi pārvietoties pa trotuāru un stumt no turienes prom velosipēdistus. Man jau gan šķiet, ka tagad bija īstais laiks veikt izmaiņas satiksmes noteikumos, jo tagadējie noteikumi ir spēkā no laikiem, kad vienīgais veloceliņš bija Alfrēda Rubika ideja. Bet tagad, kad centrs pilns ar Ušakova idejām, būtu tā kā laiks arī juridiski velosipēdiem izmantot viņiem paredzēto un uzbūvēto infrastruktūru. Visur, kur vien tā pieejama. Šī velo infrastruktūra ir attīstījusies un viņa arī turpina attīstīties. Līdz ar to bija nepieciešams arī jauns regulējums, kas vēl tika ņemts vērā. Tā bija negadījuma statistika, jo īpaši uztraucošs bija tas fakts, ka pēdējos gados krasi paaugstinās to negadījumu skaits, kur ir iesaistīti velosipēdisti un gājēji, un to negadījumu skaits, kas notiek tieši uz ietvēm. Kas vēl šī sakarā būtu jāpiemina, ir tas, ka šie negadījumi, protams, ir viena ļoti maza, neliela daļa no tiem reģistrētajiem, tieši tie reģistrētie konflikti, kas ir notikuši velosipēdu un gājēju starpā uz ietvēm. Jā, varam paši iedomāties, cik daudzi konflikti starp gājējiem un velosipēdistiem vispār nekur nav reģistrēti, jo pierakst jau tikai tos, kur beigās kāds jāved pie daktera. Bet tādi, kur viss beidzas ar dusmām un izbīli, noteikti ir 10 reizes vairāk. Taču tie rada stresu un naidu vienam pret otru. Kam to vajag? Tika pieņemts lēmums sakārtot to velosipēdu atrašanās vietu uz ceļu, un tā prioritāte ir sekojoša, ka pirmkārt velosipēdistam būtu jābrauc pa viņam paredzēto infrastruktūru. Vai tā ir velo josla, vai tas ir veloceļš, vai tas ir kopīgais gājēju un velosipēdu ceļš. Tajos gadījumos, ja šīs velos infrastruktūras nav, vai šīs velo infrastruktūras virziens nesakrīt ar to virzienu, kur velosipēdistam ir jābrauc, tad šajā gadījumā velosipēdam būtu jāpārvietojās pa brauktuvi. Un kas attiecās uz ietvi, tad nav tā, ka braukšana pa ietvi būtu pilnībā aizliegta ar šo projektu, bet tātad braukšana pa ietvi ir atļauta tādos izņēmumu gadījumos, ja ceļa vai meteoroloģiskie apstākļi vai satiksmes intensitāti padara šo braukšanu pa brauktuvi vai būtiski apgrūtināt, vai bīstam. Tagad velosipēdists satraukšies, ka neviens viņus nemīl un jaunie noteikumi viņus diskriminē. Bet kā tad ir patiesībā? Labi, pa trotuāru drīkst braukt tikai, ja baigi vajag. Brauc vesels, kurš tad zina, ka tev baigi vajag? Ja bail uz ielas, brauc pa trotuāru. Sots jau nav nekāds paredzēts. Ir tikai draudzīgs ieteikums pēc iespējas izmantot speciāli velosipēdam radīto infrastruktūru. Kas tur slikts? Sodu it kā teorētiski, protams, var piemērot, bet man ir ļoti lielas šaubas, vai tas notiks. Un galvenais, kas būtu un uz ko mēs gribam arī vērst uzmanību ar šiem noteikumiem, ar šo projektu, tomēr veicināt šo izpratni arī velosipēdu vadītājiem par to, kur tad viņiem būtu jāatrodās, esot ceļu satiksmē, un kāda ir viņu vieta un kādas ir viņa attiecības ar pārējiem satiksmes dalībniekiem. Galvenais, lai neviens netiktu apdraudēt, lai mazināties šie konflikti satiksmē un lai mazinātos arī šī spriedze, kas jau daudzos gadījumos un daudzās vietās ir izveidojusies gājēju un velosipēdistu starpā.